Čau, Marcel! Čau! Liels prieks tevi redzēt. Man arī īstenībā tev prieks redzēt. Sen esam redzējušies. Jā, tieši tā. Klausies, varbūt pastāsti cilvēkiem, kur mēs šobrīd atrodamies? Jā, mēs atrodamies Čekurielā 3. Šeit ir tapis mūsu viens no pēdējiem projektiem. Mēs viņam nosaukumu esam iedevuši Mežaparka Village. Tā iemesla dēļ, kad Mežaparks mums ir tepat blakus, 70 metri pirmā taka meža. Un mēs šeit esam uzbūvējuši 4 ēkas, kas katra pēc savas konfigurācijas ir atšķirās. Ir rindu mājas, 2, ir viena 3-stāvu māja un viena 4-stāvu māja. Kopējais skaits dzīvokļi šeit ir 50, iekš tiem 50 ir arī 8 rindu mājas. Cik šobrīd ir pieejami dzīvokļi? 16, man liekas, ir tā skaitā 4 rindu mājas. Ir 2 veidu rindu mājas ar 2 guļamistabām 2. stāvā un ar 3 sānmezgliem, un savukārt otrs plānojums ir tāds klasiskāks, kas ir ar 3 guļamistabām 2. stāvā un studio tipa viesistabu 1. stāvā ar terasi. Kad šī ēka nodota eksploatācijā? Jā, nodevām eksploatācijā mēs precīzi pirms gada, ja nemaldos, 1. jūlijā 2023. gadā. Tātad šobrīd jau ir gads, kad ir nodots eksploatācijā un tuvu gadam, kad cilvēki jau ir ievākušies un dzīvo šeit. Varbūt pastāst, kā ir būvētas mājas un arī dviņu mājas? Jā, ja mēs runājam par konstruktīvo daļu, tad mēs uzreiz izvēlējāmies dzelzbetona paneļu konstruktīvu, ko mums uzražoja kompānija Consolis. Mēs tajā redzējām vairākus plusus gan no būvniecības viedokļa, gan arī no skaidras tehniskā parametra. Ir krietni vieglāk veikt apdara darbus, iekšdarbus, mazāk špaktelēšanas, mazāk roku darba, teiksim tā. Skaidrs, ka iekšējās starpsienas ir izbūvētas reģipsi, kas no divām plāksnēm iekšā 100 vate, un no otras puses tad ir atkal 2 kārtas ar reģipsi. Mēs vēl apšuvām augšējos stāvus un rindu mājas, lai būtu tāda skaistāka arhitektūra ar termokoku, kas varbūt ir tāds retāks, un kas varbūt ir arī tāds, tie, kas zina, kas ir termokoks, tie redz tajā vērtību. Viņam ir krietni ilgāks eksploatācijas laiks, viņš atšķirās ar to, ka viņam ir krietni ilgāks garantijas periods, un mēs sagaidām, ka viņam arī tās kalpošanas laiks būs krietni ilgāks. Kas jums ir ar mantu glabātuvēm vai pagrabu? Tad šeit mēs neveidojām pagrabu stāvu, un līdz ar to tās mantu glabātuves, kuras mums ir, viņas ir tikai dzīvokļos, vai tās saucamās noliktavas, saimniecības telpas, vai kā nu kurais viņu nosauc. Līdz ar to kaut kādu atsevišķu mantu glabātuves telpas, viņas šeit nav. Mums ir koplietošanas zonās iestrādāti zem trepēm vieta, kur, teiksim, var novietot vai nu skūterus, vai nu riteņus, vai nu ratus pēc pastaigas. Tādas zonas ir, bet tādas atsevišķi izdalītas vietas mums nav. Vai visiem pietiek, kur likt riteņus un ratus? Šobrīd, ņemot vērā to, ka ir apdzīvots kaut kur uz 60–70%, šobrīd šis jautājums vispār netiek aktualizēts no iedzīvotāju puses. Mums ir, ja nemaldos, tuvu kaut kādiem 40 vietām ārpusē teritorijā, kas ir iežogota ar video novērošanu. Still lielākā daļa iedzīvotāju tur sezonā ārā. Mēs arī varam redzēt, vismaz 4 pārkinga vieta priekš vēlo, viņas brīvas nav aizņemtas, līdz ar to es domāju, tad visiem pietiek šobrīd vietas. Kas ir ar stāvvietām? Jā, stāvvietas mums ir 1:1. Kaut kur varbūt mazie dzīvokļi, tie, kas tika pārdoti, klienti izvēlējās nepirkt pie dzīvokļa stāvvietu, līdz to mums ir kaut kādas rindu mājas vai lielie dzīvokļi, kas mums ir 4 stabas vai 3 stabas. Tur mēs vienmēr esam piedāvājuši arī 2 stāvvietas. Mums ir 2 veidu pārkingi. Viens mums ir
parastais klasiskais virzemes pārkings, un otru, ko mēs uztaisījām arī elektropārkings, jo tad mums ir 2 veidu šie pārkingi, un arī pa perimetru ir nodrošināts, arī mēs izbūvējām praktiski no jebkuru pārkinga vietu var pārtaisīt par papildus samaksu, jau jaunais īpašnieks sev var ērti uztaisīt elektromobīļa pārkinga vietu. Es skatos, ka ārā arī var mašīnas turēt aiz žoga, pareizi? Jā, šī lokācija šobrīd vēl Rīgas satiksme nav nonākusi, lai uzlikt šeit maksas stāvvietu, līdz ar to priekšrocība varbūt viesiem un arī dažiem iedzīvotājiem, kas varbūt nav iegādājušies, bet tomēr lieto auto, tad viņi var pa brīvu nolikt auto aiz teritorijas. Kas cilvēkiem visvairāk patīk šeit dzīvojot? Tas, ko mēs mēģinājām nodot kā attīstītāji to dzīvesveidu, ir tas, ka mēs relatīvi tuvu, vai arī īstenībā ļoti tuvu atrodamies Rīgas pilsētas centram, kas ir nepārspīlējot ar jauno tiltu, ja nemaldos, jebkurā sastrēguma laikā. Tas ir no 12 līdz 17 minūtēm. Tad otra lieta, mēs izmantojam visas pilsētas komunikācijas, un mēs izmantojam visas pilsētas priekšrocības, ārstnieciskās iestādes, izglītības iestādes. Mēs izmantojam tirzniecības centrus. Līdz ar to, man liekas, ka tas moments, kāpēc cilvēki izvēlās tieši šo projektu, mēs esam tuvu dabai, bet tāpat laikā mēs izmantojam visu to, ko mums dod pilsēta. Restorāni, sporta iestādes, viss kultūras dzīve. Mēs šeit esam tik tuvu, un tāpat laikā mēs ļoti ikdienā varam tuvu izmantot Rīgas meža parku. Pastāst varbūt par apdari. Jā. Kas nāk cenā? Jā. Tātad One Development vienmēr līdz šim ir realizējis projekts ar pilnu apdari, ko mēs ar to domājām. Tas ir krāsotas sienas, ieklātas parketa grīdas, durvis, santehnika. Šī projektā mēs esam izmantojuši itāļu partneru santehniku, un maisītāji ir no Bianchi, dušas ir no Relax, tāpat iebūvētie klozetu podi ir no Olimpijas. Mēs izmantojam parasti santehniku noteikti, kad itāļu. Tad ir lietas, kas šeit ir ražotas uz vietas, piemēram, kā istabu durvis, mums ražo mēbeļu servis. Tad ieeja durvis mums ir finērēts ugunsdrošs durvis no Reatona, arī droši vien, kad daudzi to zina. Jā, tad, kas attiecās uz rozetēm un slēžiem, tie mums ir no vācu ražotāja Schneiders. Jā, puslīdz tas droši vien. Kas ar logiem ir? Tie mums ir 2 kameru. Tos mums ražoja arī vietējais ražotājs Windows Factory, šeit pat uz vietas. Galvenā droši vien īpašība viņiem to, ka viņi ir 2 kameru, bet varbūt tas, ko mēs varbūt likām kā arhitektūras risinājumu, ka viņi ir 30% lielāki nekā standarta logi, un otra lieta, kas ir praktiski visos dzīvokļos, ir vitrīnas logi, ar izēju uz pietiekami lielām vai nu balkoniem, vai nu teras telpām, kuras var pilnvērtīgi izmantot. Kāda ir griezta augstuma telpās? Jā, par griestu augstumiem mēs arī domājām, spriedām būvēt augstāk un vairāk stāvus dabūt, vai tomēr palikt pie mūsu gadījumā. Tas ir 4 stāvi, un tas, ko mēs griestu augstumu, mēs panācām 2,85. Tas ir tas solis stāvs no stāva. Priekš jauniem projektiem šobrīd tas skatās pat diezgan daudz. Jā, mēs sapratām, ka mēs gribam atšķirties, un tie galvenie akcenti bija tieši likts uz arhitektūru, uz dzīvokļu plānojumiem, kas šeit ir no 50 dzīvokļiem, kā es sākumā minēju, ir 35 unikāli plānojumi. Unikāli, es domāju, ar to, ka ļoti maz bija tie dzīvokļi, kas reāli atkārtojās. Maksimālais dzīvokļu atkārtojumu skaits bija 2.
Jā, līdz ar to katram dzīvoklim, it sevišķi sākumā, kad bija bez tā, ka viņš varbūt pagriežās uz dažādām debesu pusēm un stāv augstums, tad katrā mēs mēģinājām izdzīvot ļoti daudz cilvēku dzīves un piemērīt uz daudziem gadījumiem, kad cilvēks var atrast sev maksimāli piemērotu. Kas apsaimnieko jūsu ēkas? Tos projektus, kurus mēs paši attīstām, mēs apsaimniekojam paši. Mēs varbūt kā apsaimniekotājs nepiedalāmies brīvajā tirgū, bet mēs paliekam šeit kā apsaimniekotāji. Un apsaimniekotājs veic divas funkcijas mūsu gadījumā, bez tā, ka viņš nodrošina tīrību, kārtību un visu saimniecību. Mūsu pārvaldīšanas kompānija vēl arī nodrošina garantijas darbu veikšanu, varbūt kaut kādu defektu novēršanu. Šādā veidā mēs paliekam tuvu kontaktā ar klientiem, saņemam objektīvu atgriezenisko saiti no cilvēkiem, kas ir nopirkuši no mums dzīvokļus, un attiecīgi mēs tad pēc laika saprotam, ko mēs esam beigās uzbūvējuši. Kāda ir apsaimniekošanas maksa? 0,75 par kvadrātmetru. Ja ir balkons un terase, tad tur ir atkal, man liekas, 1:3 likme. Vai stāvvietai arī ir apsaimniekošanas maksa? Jā, man liekas, ka es varu tagad kļūdīties, bet, ja nemaldos, viņai ir tāda paša apsaimniekošana kā par terasi. Vai jums ir atkritumu šķirošana? Jā, mums ir atkritumu šķirošana. Kas mums ir ar ventilāciju un rekuperāciju? Ventilācija katram dzīvoklim ir savs mezgls. Viņš iziet pa taisno uz jumta. Gan vāns istabai, gan virtuvei katram dzīvoklim vārsta princips. Iziet viņš uz jumta, protams, bet katram dzīvoklim ir savs vārsts. Kas attiecās par rekuperāciju. Rekuperācijas kā tādas projektā nav, jo mēs projektējām tajā brīdī, kad tā nebija obligātā prasība. Bet katrā istabā ir pieplūdes vārsti un ar gaisa apmaiņas sistēmu. Marcel, kāds apkures risinājums ir izvēlēts šajā projektā? Šeit mēs izvēlējāmies gāzes apkuri. Katrai mājai ir savs apkures katls. Katrā dzīvoklī ir uzstādīti attālināti skaitītāji un iespēja ieslēgt un izslēgt, tad, kad iedzīvotājs uzskata par vajadzīgu. Pastāst vairāk par dzīvokļu platībām, par plānojumiem un istabu skaitiem. Kādi vēl ir pieejami? Sākotnējā projektā bija no studio tipa dzīvokļiem līdz 4 istabas dzīvokļiem. Un, atklāti sakot, ir vēl no katra plānojuma var piemeklēt gan vienistabas, 2 istabas dzīvoklis gan ir viens palicis, 3 istabas ir vairāki un 4 istabas dzīvoklis mums ir viens. Tas ir 4 stāvu ēkā. Savukārt, ja skatīties vēl alternatīvu 4 istabas dzīvoklim, tad labs variants būtu rinda māja. Ja es vēlos dzīvot Mežaparka Village, ar kādu naudas summu man jārēķinās? Izskatīsim varbūt visus tos variantus. Ja mēs runājam studio tipa dzīvoklis, un studio tipa dzīvokli mums ir aprīkoti ar iebūvētu skapi un virtuvi, tad tam cena būs sākot no 90 000, 2 istabas dzīvoklis 130 000, 3 istabas dzīvoklis sākot no 158 000, savukārt 4 istabas dzīvoklis, viņš gan ir liels 137 kvadrātmetri, tam cena ir šobrīd 306 000. Savukārt rindu mājas ir no 283 000. Vai tu jau man teici, cik stāvvieta maksā? Nē, to es neteicu. Tad parastā virzemes stāvvieta cena ir 8000, savukārt, ja mēs ņemam priekš elektromašīnas, tad 11. No rīta, ja es gribu uzvārīt olas, kur es varu aiziet nopirkt? Šeit ir ļoti vienkārši. 200-300 metri, man liekas, no šejienes ir gan Mego, gan Maxima. Ja gribās kaut kādas nopietnas olas, tad 500 metri lielais Rimī. Man gribās nopietnas olas vienmēr. Jā, tad Rimī. Kā var tikt līdz centram? Sabiedriskais transports? Sabiedriskais transports man ir vājais punkts, bet es zinu vilciens. Es zinu, ir 2., 24., 11. autobus. Maršrutnieki noteikti šeit esmu redzējis kursē, un pietura ir burtiski tie paši 500 metri. Marcel, liels paldies par šo pieredzi Mežaparkā. Bija ļoti interesanti. Es ceru, arī mūsu skatītājiem būs interesanti. Un tā kā novēlu tev veiksmi.
Paldies, kad paciemojāties un varējāt parādīt arī mūsu projektu. Un potenciālos gribētājus, iedzīvotājus jaunos gaidam ciemos.